5. nodaļa. Dieva iedibinātā kārtība vīriem. Pajautājiet parastam vīram, vai tu mīli savu sievu? Un saņemsiet gatavu atbildi, bez šaubām, protams, mīlu. Tā sakot, viņš domā savas jūtas pret viņu, vai varbūt savus darbus, kā viņš par sievu rūpējas. Taču Pāvils domā ko citu, kad saka: vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Šo mīlestību nemēra ne ar jūtām, ne ar darbiem. Tā nozīmē sevis upurēšanu. Vīrs mīl savu sievu. Upurējies viņas dēļ. Jaunās derības valoda ir grieķu valoda. 3 dažādi un atšķirīgi grieķu vārdi angliski tulkot ar vienu vārdu love, latviski mīlestība. Eros nozīmē mīlestību kā kaisli, jūtas, tieksmi. No tā nāk vārds erotisks. Šis vārds jaunajā derībā nekad nav sastopams, tomēr tā ir vārda mīlestība galvenā nozīme ikdienas lietojumā. Filio nozīmē mīlestību kā pieķeršanos un rūpes. No tā nāk vārds filantropija. Šo vārdu jaunajā derībā lieto taupīgi. Agape nozīmē mīlestību, kuru mēra ar upuri. Tas ir pārsvarā lietotais jaunās derības vārds, lai aprakstītu Dieva mīlestību un to mīlestību, kuru viņš izraisa cilvēkos. Par šo mīlestību runā Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa 16. pants, Romiešu 5. nodaļa 5. pants un 1. vēstule korintiešiem 13. nodaļa. Šo vārdu agape Pāvils lieto sakot: vīri, mīliet savas sievas, un viņš noteikti domā mīlestību, kas gatava upurēties, jo tālāk turpina. Tāpat, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 25. pants. Šeit mēs sajūtam Dieva iedibinātās kārtības garīgās saknes. Pirmajā mirklī pamanām, ka vīram un tēvam ir dota autoritāte par sievu un bērniem, un tas vīrietim šķiet kā augsts sēdeklis. Es esmu kungs savā pilī, suverēns valdnieks un īpašnieks. Bet ir jāparaugās dziļāk, jo dievišķā autoritāte, kas piešķirta vīram un tēvam, ir modelēta pēc Kristus, un Kristus autoritāte sakņojas sevis upurēšanā. Tikai pēc Golgātas viņš nāca pie mācekļiem teikdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa 18. pants. Kristus autoritāte, un tādēļ arī vīra un tēva autoritāte, nav cilvēciska un miesīga. Tā nenozīmē, ka viena persona valda pār citām. Tā ir dievišķa un garīga autoritāte, kas sakņota sevis upurēšanā. Tas visredzamāk izpaužas vīram uzturot ģimeni. Mūslaiku morāles sabrukums saistīts ar to, ka vīri viegli atdod šo savu atbildību sievām. Strādājošas sievas un strādājošas mātes ir kļuvušas par mūsu kultūras neatņemamu daļu, un mēs pat vairs neapzināmies to kā atkāpšanos no dievišķas kārtības, ne arī ģimenes dzīvi iznīcinošu efektu. Ģimenes uzturēšanas rūpes gulstas uz vīrieti. Sievietei ir priekš šo nastu pārvilkt uz saviem pleciem, jo viņas raksturā ir tieksme būt vērīgai pret materiālām lietām. Taču šī nasta ir viņai pārāk smaga. Vīrietim ir doti stiprāki pleci, viņam dabīgi ir lielāks intelekta spēks, kas palīdz pastāvēt zem šo rūpju spiediena. Sievietes sirdi vieglāk sabiedēt un nomākt. Dievs viņu tādu radījis, un tādēļ ar viņu ir pasargājis no atbildības par ģimenes uzturēšanu. Rūpīga un uzticīga materiālo labumu pārvaldīšana piedienas sievietei. Smags darbs un raizes, lai šos labumus iegūtu, piedienas vīrietim. Taupīgums, saimnieciskums un uzticamība materiālo lietu aprūpēšanā ir sievietes mājsaimnieces tikumi. Nemierīga darbošanās, lai saglabātu ģimenes ekonomisko labklājību, ir vīrieša uzdevums.
Rūpes par bērniem un mājas saimniecības vadīšanu ir nasta, kas likta uz sievietes pleciem, un tas ir pietiekoši nopietns uzdevums. Lai tikai vīrs pilda savu ģimenes apgādnieka pienākumu, tad sievai nebūs pamata uzņemties vairāk nekā viņai atvēlēts. Nekur citur mūsu vergošana materiāliem mērķiem neparādās tik nekaunīgi, kā naivajā uzskatā, ka sievai jāstrādā, lai uzturētu ģimenē normālu dzīves līmeni. Neviens saprātīgs cilvēks nenoliekas, ka mēdz būt šādas nepieciešamības gadījumi, bet ir novērojams, varbūt pat vairumā gadījumu, ka sievas ienākumi aiziet greznībai, bez kuras ģimene varētu iztikt. Strādājoša sieva parasti arī parāda mazāk saimnieciskumu mājās, tā mazinot pašas nopelnītā patieso ekonomisko ieguvumu. Taču nekādi ienākumi nevar atsvērt ģimenes zaudējumus, sievai un mātei izšķiežot savu enerģiju ārpus mājām. Labāk, lai vīrs raugās, ka viņš var pienācīgi apgādāt savu ģimeni. Ja vīrs darbojas saskaņā ar savu aicinājumu un tomēr nopelna pieticīgus ienākumus, tad arī vienkārša dzīve nav apkaunojoša Dieva acīs. Kauns ir dēļ kāras pēc materiālām lietām atmest dievišķo kārtību, kādu Dievs iedibinājis ģimenes labklājībai. Tāpat kā draudze raugās tikai uz Kristu, lai saņemtu visu nepieciešamo, tā arī sieva un bērni saņem visu savām materiālajām vajadzībām caur vīra uzticīgo kalpošanu. Ja vīram savu draugu priekšā jāatsakās no kaut kā, ierobežojot savas ērtības, lai apgādātu ģimeni, tas ir tieši tas, uz ko Dievs viņu aicina. Tas tikai ilustrē, kā vīram aizliegt sevi. Tas ir izrādīt mīlestību, atsakoties no sava egoisma, sava lepnuma un savām ērtībām, lai kalpotu ģimenei. Vīram un tēvam, kas nopietni uztver savu lomu Dieva iedibinātajā kārtībā ģimenei, jādara par īstenību Jēzus vārdi, kas teikti Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā 24. pantā. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Dievs saka, ka vīram vajag mīlēt savu sievu, bet tā ir agape, mīlestība, kaut kas vairāk nekā dabīga mīlestība starp vīrieti un sievieti. Tā ir reta un dievišķa puķa, kas izaug tikai tur, kur ir sevis aizliekšana, upurēšanās un nodošanās līdz pat nāvei. Tādējādi Dieva vārds vīriem mīliet savas sievas, ietver sevī aicinājumu radikāli sekot Kristus ciešanām, krusta sekošanu. Tagad kādam var šķist, ka tāda mīlestība ir tik reta un garīga, ka diezin vai var sniegt sievietei to siltumu, mierinājumu un iedrošinājumu, kas viņai vajadzīgs dzīves un laulības ikdienas notikumos. Bet pavērosim, cik tā patiesībā ir gudra un reāla. Vīrs mīli savu sievu, rūpējies par viņas garīgo labklājību. Vīrs, kas mīl savu sievu saskaņā ar rakstiem, viņas garīgās vajadzības uzskata par prioritāti. Viņa pirmās rūpes ir, lai sieva būtu pareizās attiecībās ar to kungu. Viņš saprot, ka visa viņas laime un piepildījums kā sievietei, sievai un mātei jāceļ uz droša pamata, uz attiecībām ar Jēzu. Tas nenozīmē tikai dievbijīgu piekrišanu cilvēku vajadzībai pēc reliģijas vai garīgam viedoklim. Tā ir praktiska un dziļa kunga Jēzus Kristus atzīšana. Ja tas kungs paredzējis, ka vīram jāveicina sievas attiecības ar Jēzu, vai tas nav iemesls priecāties abiem? Kā gan vēl labāk vīrs viņai varētu parādīt savu mīlestību? Vīra augstākais pienākums ir rūpēties, lai sieva būtu svētīta. Viņa paraugs ir Kristus, kas sevi ziedoja par svētību savai draudzei. Viņam nevien sieva jāvada kristīgā dzīvošanā, bet jādara viss, kas viņa spēkos, lai viņa saņemtu pilnīgu Dieva svētību draudzē. Mājās ar lūgšanām un saviem vārdiem viņam jāiztur sievas gars, jāveicina viņas garīgums un pieaugšana kristīgā atziņā. Nevienam kalpotājam nav tiesību dot sievietei garīgu padomu pret viņas vīra gribu. Pati ģimenes mācītājam, kuru par tādu atzinas mājas galva, jāsargās uzņemties to pāraudzību un rūpes par sievu, kas piederas vīram.
Ja viņš iejaucas nevietā, vīram ir tiesības viņu noraidīt. Vīram ir jāatstāj viņa atbildības daļa par visu ģimenes locekļu garīgo veselību. Bet vīram arī ir jāļauj izjust šīs atbildības nastas smagumu. Tāpat kā draudzes vadītājam ir jāzina visu viņa pārziņā esošo stāvoklis, tā arī ģimenes galvai jābūt skaidrībā par savu saimniecību. To no viņa sagaida gan cilvēki, gan Dievs. Uzslava vai pārmetumi viņa sievai, viņas tikumiem vai kļūmēm vistiešākā veidā attiecas uz viņu. Nav iespējams, nedz arī pareizi, ja kādam citam uz zemes būtu lielāks iespējas uz sievas garīgo veselību nekā viņas vīram. Neatkarīgi no tā, vai viņš to apzinās vai ne, viņa attieksmē pret sievu ir neizmērojamas sekas, labas vai ļaunas. Tas ietekmēs viņas iekšējo būtību. Garīdznieka liekulība kādu laiku vēl var nest labumu, bet ar vīru tas nav iespējams. Viņš nevar noslēpt no sievas to, kāds īstenībā ir. Savās mājās vīrs nevar būt liekulis. Ja viņa izturēšanās pret sievu, slepus ir negodīga, nekas nespēs atsvērt demoralizējošo iespaidu. Lai viņš labāk neapgrūtina savu sirdsapziņu ar slepenu vainu, varbūt pat visu mūžu garumā, par kuru sieva nedrīkst runāt ne ar vienu cilvēku pasaulē. Lai neapcietina savu sirdi pret šo maigo būtni, kas ir viņam pilnīgi uzticīga. Lai viņš aizliedz sevi, gatavs viņu sargāt un lolot. Vīram jārūpējas par sievas svētapšanu. Lai to varētu, viņam jātic, ka viņa ir svēta. Viņa tāda ir, būdama kristiete. Sieva ir uzticēta viņam kā svēta būtne. Vīra pienākums ir viņu ne tikai saglabāt svētu, bet šai svētumā nostiprināt un ļaut pieaugt. Neviens sievai garīgās lietās nevar būt lielāks traucēklis par pašas vīru, bet neviens arī nespēj tā veicināt viņas visa veida pieaugšanu kā vīrs. Dievs vīru ir licis par kanālu svētībām no augšienes. No vīra mutes viņai jādzird, ko viņš saņēmis baznīcā, viņu kopīgajam labumam. Skatīt 1. vēstuli Korintiešiem 14. nodaļu 35. pantu. Iespējams, viņa atpaliek no viņa kristīgā izpratnē. Varbūt ir kāda pretestība glābšanas ceļā. Vīrs savā pieredzē jau šo ceļu nostaigājis. Lai tas viņu nebiedē un nesarūktina, nedara aizspriedumainu pret sievu. Lai ar vislielāko stingrību un maigumu viņš turas pie tā, kas labs. Caur viņu Dievs apgaismos sievu, mainīs viņas prātu un vadīs pareizā ceļā. Velns ienes nesaskaņas starp kristiešiem. Lai vīrs ir modrs, ka šādas nesaskaņas nerada viņas sirds atsvešināšanos no sievas. Viņš nedrīkst uzskatīt sievu kā sev tālu stāvošu ticību lietās. Viņam jāatzīst dievišķās vienotības saite kristībā. Bez tam viss, kas stāv starp viņiem, ir otršķirīgs. Lai viņš noraugās uz savu sievu ar priecīgu domu. Es esmu likts, lai svētītu viņu, nevien lai darītu laimīgu šeit uz zemes. Man sevi jāziedo viņas mūžīgai labklājībai. Man viņa jāmīl tā, kā Kristus mīl draudzi. Vīrs, kas nopietni uztver savu lomu Dieva iedibinātajā kārtībā ģimenei, negaida, lai sievas attiecības ar Jēzu būtu garantētas. Viņš arī neizvairās no atbildības, svētulīgi teikdams, tas attiecas tikai uz viņu un Dievu. Viņš atzīst Dieva aicinājumu būt par sievas garīgo galvu. Kā Kristus atbild par draudzes vajadzībām un augšanu, tā vīrs atbildīgs par sievas un ģimenes garīgajām vajadzībām un pieaugšanu. Šīs paralēles nepārprotami apliecinātas vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā no 25. līdz 33. pantam.